Sveiki! Nevar noliegt faktu, ka jebkurā tiesas sēdē ir jāievēro procesuālā kārtība. Katram cilvēkam. Tajā dienā, kad man aizliedz veikt tiešo strīmošanu vai tiešo straumēšanu no tiesas sēžu zāles, kas būtu principā patiesi atspoguļot to, kas notiek tiesas sēžu zālē, mums atļauj veikt tikai video ierakstus, video audio ierakstus. Viss kārtībā ar to. Tikai informācija, protams, atnāk pie sabiedrības mazliet vēlāk. Bet tas, ko jūs redzēsiet tālāk šajā video, radīs jautājumu ne jau par to, ka kāds gribētu pārkāpt procesuālo kārtību, bet gan par to, kā advokāti cenšas aizstāvēt apsūdzētos un par tiesas attieksmi pret šiem advokātiem. Šeit runa ir tikai par attieksmi. Vai ir viņai jābūt tādai, ko varētu pat savā ziņā, skatoties no malas, uztvert pāremocionālu un pat daļēji agresīvu? Neiet runa par to, ka procesālā kārtība nav jāievēro. Procesālā kārtība ir jāievēro visiem. Arī man ir jāievēro procesālā kārtība, atrodoties tiesas sēžu zālē, kuru es arī ievēroju. Lūk, bet pavērojiet pašus faktus no 2 maziem video, kuri principā notika ar nelielu laika intervālu. Vienā un tā pašā tiesas sēdē. Interesanti, vai ne? Pēc šo dokumentu, kas tika nolasīts. Tiesas sēde notiek mutlākos. Tur ir noteikts krimināla procesa likuma pants, ka jūs varat diskutēt ar tiesu, ka jūs varat izteikt pretargumentus tiesai, nosaukt aizstāvot priekšmetus, izlēmāt advokātu, kurš krimināla procesa likuma pants, jūs varat diskutēt ar tiesu. Godātā tiesas lūdzu dot vārdu pieteikumu izteikšanai, kas ir saistīts tieši ar to, ko šobrīd prokurors nolasīja. Uz tiesas jautājumu. Kurš krimināla procesa likuma pants atļaujas diskutēt ar tiesu? Godātā tiesa, es aizstāvu personu, un man šī persona ir jāizstāv likuma ietvaros, drosmīgi un neatlaidīgi. Ja es redzu, ka šīs personas tiesības tiek pārkāptas, tad man ir jāiet. Es norādu to, ka tas attiek atliedieties, ka tiesas uzklausīs tās uzsvērtās intereses. Attieksmi pret likuma šādu. Godājumā tiesa aizstāvējs ir sagatavojis savu attieksmi un kriminālu aizstāvēšanu tāpat apsēdieties, arī sākotnēji apsēdieties. Es apsēdīšos. Apsēdieties. Tiesa norāda arī attiecībā uz par to, kā aizstāvis nožņoks, tad tiesa deva vārdu apsūdzētājiem celā šaukšā bez tiesas aicinājumus, iesakot pieteikumus, tad, kad tiesa prasīja attieksmi apsūdzētājiem, izdevāt Ulmanam. Šādu rīcību tiesa uzskata, ka netiek tiesu procesālās kārtības, procesālu pienākumu nepildīšanu. Tiesa norāda piesņems visiem par šo rīcību mutlāru brīdi. Un tas fakta, kā liecās darītas aizstāvuši, jums tiesa nav devusi katru vārdu, nav jūs varat iebilst uz vārdu un pārtraukt tiesu. Jums ir jāievēro procesālā kārtība. Ja tādā veidā tiks turpināta traucēta tiesas sēde, tiesas sēdes gaita, tiesa piemēros arī citas procesālās sankcijas.